Labdien, Eduards, CMS. Mēs atrodamies Rīgā, AB Dambi, Daugavas krasts. Šeit notiek trešais posms A līga Latvijas čempionāts makšķerēšanā ar fīderi. Šodien ir otrā diena, otrā kārta. Makšķernieki jau ir izlozējušies. Tagad gaida signālu, kad ieies savās zonās, lai varētu iekārtoties un sākt strādāt. Vakar bija ļoti laba diena, laiks mūs nepievīla. Un visās zonās bija noķerts diezgan daudz zivis. Ja es pareizi atceros, aptuveni pa 3 zonām kopā bija noķerts ap 180 kg zivju. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Rezultāti bija dažādi. Viena zona bija labāka, otra bija vidēja, viena bija bišķiņ švakāka. Bet kopumā vidējais svars bija virs 4 kg, kas ir ļoti, ļoti labs, cienīgs rezultāts pats pasaules čempionāta līmenī. Ko var pateikt par mūsu dalībniekiem? Ļoti liela prieks ir par to, ka jaunpienācēji, kur pirmo reizi izmanto mūsu aicinājumu piedalīties vienā posmā bezmaksas, atnākuši un nospridzinājuši te, tā kā pieredzējušie sportisti bišķiņ bija sajukuši. Tā kā izmantojiet mūsu iespēju un nāciet pie mums piedalīties sacensībās. Mēs to ļaujam jums darīt bezmaksas vienu reizi. Mums ir daudz sponsori. Bet īpaši mūsu sponsors Nitro, kurš piedāvā mūsu sportistiem labas balvas par komandu ieskaitu. Tā kā tūlīt cilvēki sāk iekārtoties, gaidam barības un ēsmas kontrolas pārbaudi, un tad jau būs tūlīt starts. Sajūtas optimistiskas. Secinājumi izdarīt pēc vakardienas. Cerams, ka šodien tas viss nostrādās. Izanalizējām kļūdas, kādas bija, pamainījām šo to. Tā kā cerams, ka tas viss darbosies. Neesmu rīdzinietis, tā kā Rīgas ūdeņi nav man tik tuvi. Tas ir man vairāk tā kā brīvā laika hobijs, tas varētu būt kādi, varbūt jau 10 gadi. Ir dažādi bijis, ir veiksmīgāki starti bijuši, ir mazāk veiksmīgi. Bet, kā saka, ir vienmēr, kur tiekties. Gribētu teikt, ka tas ir ļoti labs brīvā laika pavadīšanas veids. It sevišķi, ja darbs ir telpās vai ofisos, tur var kopā ar ģimeni atpūsties. Tas uzlādē. Tu esi pie dabas, esi nedaudz izkustējies, ir neliels azarts sacensībās piedaloties. Tā kā, es domāju, dāmām nevajag kautrēties un mēģināt. Individuāli diezgan švaki gāja. Palika 9. no 13 savā zonā, bet komandai kopumā ļoti labi. Abi komandas biedri palika 1. zonās. Līdz ar to spējām noturēt līderu pozīciju kopumā. Pielabošu kļūdiņas, tās, kuras vakar pieļāvu. Un mēģināšu izlabot viņus attiecīgi šodien, lai uzlabotu rezultātu kopējo. Kāpēc fīders? Patīk, tāpēc, kad aizsāku ar vienkārši, kad sāku makšķerēt, pirmais, ko rokās paņēmu, bija fīderu makšķerēšana, principā. Fīders, tā es domāju. Līdz ar to pa bišķim, tā arī aizgāja nemanot. Protams, patīk arī paspinningot šo tad izrauties no, teiksim, uz tādu savādāku celpi pēc kaut kādām sacensībām, kad es noguris gan fiziski, gan garīgi trenējoties un visas pašas sacensības. Gribās tādu relaksiņu savu veidu un taisa to gūstu, teiksim, pamakšķerējot ar spinningu.
Nu ko, diena jau ir pusē. Mašķirnieki jau strādā, jau cītīgi, nopietni. Zivtiņa šodien izskatās ir rupjāka, varbūt skaitā bišķiņ mazāka, bet viņa ir. Ir citi laika apstākļi. Šodien ir ļoti karsti. Pūš dienvidu austrumu vējš, kurš nes ļoti stipri zāli pa upi uz leju. Un tas bišķiņ apgrūtina makšķerēšanu. Bet priecē tas, ka zivtiņa ir rupjāka. Ja? Parasti šeit AC zona ir zivīgāka, un šodien arī tas pats. B zona vienmērīgi sadalīta zivtiņa, kaut kur lielāk, kaut kur mazāk, bet arī visi ķer, tā kā ir ok. A zona principā uz tā paša līmeņa kā vakar. Tā kā pārsteigumu lielu nevajadzētu būt, viss tikai atkarīgs no jūsu rokām un meistarības. Tā kā šobrīd gaidām svēršanos, un kamēr mēs gaidām svēršanu, mūsu atbalstītājs Nitro grib parādīt jums speciālo balvu, ar kur mēs apbalvosim 4. posmā mūsu labāko sportistu visas sezonas garumā. Un šā ir Nitro SLS sērijas platforma, kuru izmanto gan sportā, gan ikdienas makšķerēšanā. Liels paldies mūsu atbalstītājiem par tādu balvu. Tas tomēr ir ļoti vērts un dalībnieki to novērtēs. Sveiki visiem! Mani sauc Piotrs, es pārstāvu uzņēmumu Phoenix Group, kā arī makšķerēšanas veikalu Zebra Master. Mēs esam oficiālie zīmolu Nitro un Lorpio izplatītāji, un šogad ar prieku atbalstam Latvijas čempionātu amatieriem A līgu. Mēs atbalstam, piedāvājam balvas katrajam posmām, kopumā ir 4 posmi, un mēs piedāvājam vērtīgas balvas no zīmola Nitro un papildbārību zīmola Lorpio. Nedaudz pastāstīšu par Nitro. Nitro ir jauns zīmols feeder makšķerēšanā. Burtiski tirgu viņš ir tikai 2. gadu, bet mēs varam tagad jau redzēt, ka zīmols attīstās ļoti ātri, ļoti strauji, un viņam ir laba un forša nākotne. Un kas mums patiek īpaši, kad zīmolam virziens ir atbalstīt ne supersportistus, bet attīstīties amatieru lokā un arī priekš parastiem makšķerniekiem. Tagad ir pieejami daudz visādas feeder makšķeres, spoles, tur ļoti plašā sortimenta, sakot no lētajiem spolēm un vairāk pa 100 eiro plus spolēm, tā kā tur jau var redzēt ļoti labu kvalitāti. Arī daudz visādu aksesuāru, somās, kārbiņās, visu kaut ko, tā kā arī uztveramie tīkli, uzglabājamie tīkli. Burtiski pa tiem 2 gadiem tagad mēs redzam sortimentē ļoti daudz, ļoti plašu līniju ar tādām lielākām mantām. Bet tuvākajā laikā Nitro prezentēs arī sīkumus. Tur būs gan karabīnites, gan furnitūra, gan visvisādas smalkie aksesuāri, lai veiksmīgi attīstīties feeder makšķerēšanā. Lorpio arī tā kā neliels uzņēmums salīdzinoši, ja salīdzināt ar lieliem zīmoliem, bet ļoti labi attīstās arī pie mums Latvijā un visā Baltijā. Viņi ražo labu kvalitatīvu barību un piedevas, tā kā arī, ja jūs gribat kaut ko uzzināt vairāk, jūs vienmēr laipni lūgti pie mums veikalā, kur jūs ieraudzīsiet plašāku sortimentu un jums pastāstīs, kā to barību pareizi izmantot. Arī par Nitro produkciju, ja jums ir kaut kādi jautājumi, laipni lūdzam veikalā Zebra Master, kur jūs uzzināsiet visādu nepieciešamu informāciju par visu Nitro produkciju, kā arī varēsiet iegādāties, apskatīt, apčamdīt un, ja nav uz vietas, pasūtīt interesējušu jums produktu. Šim posmam, kā arī visiem no 4 posmiem, mēs sagatavojam vērtīgas balvas. Mums komandu ieskaitē ir 1., 2. un 3. vietai balvas gan spoles, gan somas uzglabājumiem tīkliem, gan uztveramo tīklu rokturi. Mums ir balva vesels barību komplekts ar dažādām barībām no Lorpio, balva par lielāku zīvi noķerto, un arī ir balva par pēdējo vietu. Arī
lorpio komplektiņš. Ļoti labs, lai barot labāk nākamreiz. Galvenā balva mums te stāv, tas būs izlozētā nākamajā posmā par visu kopvērtējumu individuālajā ieskaitē. Nitro platforma ļoti laba. Un arī katram individuālajā ieskaitē, katram vinētājiem 1., 2., 3. vieta būs 100 eiro vērtībā dāvanu karte veikalā Zebra Master. Tā kā domāju, ka ir vērts piedalīties sacensībās arī dēļ tām vērtīgām balvām. Gaidīsim! Un absolūtais čempions. Pirmā vieta, 19 punkti, 39 kg, 680 grami. Ergais Fishing Team! Domāju, spriežot pēc rezultātiem, kuri bija visur apkārt, tomēr ir jābūt kaut kādai saprašanai par to zivi, jo strādāja tieši atsevišķas komponentes. Kaut kādai veiksmai jau vienmēr jābūt. Es nezinu, pat ko var pateikt. Kā komanda vidēji mums sanāca 2 treniņi, jā? 2-3 treniņi vidējas komanda. Citam bija vairāk, citam bija mazāk. Bet, maksimāli mēģinājām laiku atvēlēt, cik varēja izraukties treniņu, arī braukt. Mums kapteinis, kā vienmēr trenējās visu vietā gandrīz vai pusnedēļu. Man sanāca visvairāk. 4 dienas, 5 ar 1 dienas starpu. Bija ļoti svarīgi arī tai zivī to visu to dzīvo komponentu arī pareizi kaut kā padot, atrast kaut kādu balansu. Tas laikam bija svarīgākais. Jā, tas tāds, jo distances varbūt tās tik liela nespēlēja loma arī distances, jo daudz kur bija arī mazāk izmērs zivs. Citās distancēs attiecīgi bija rupjāk tās zivs. Zivis jau praktiski bija visur, bet tas izmērs mainījās. Līdz ar to tās zivs koncentrācija. Jā, vajadzēja atrast īsto vietu, īsto pieeju un tad vēl pierunāt to zivi. Ar īstajām tām dzīvām komponentēm. Pēc mūsu provizoriskajiem šitiem aprēķiniem mēs esam laikam kopvērtējumā šobrīd pirmie un mēģināsim arī noturēt kaut kādu nelielu handikapu no otrās vietas. Bet tur ļoti niecīgs tas punkts. Mēģināsim noturēt. Loģiski cīnīsimies, izdarīsim visu, ko varam. Tāpēc mēs arī piedalāmies kā komanda, lai vinnētu. Tāds mērķis jau ir. Es domāju, ka nevienam jau nav mērķis tikai piedalīties, necensties uzvarēt. Tas ir patīkami, ka tu uzvari. Tā uzvara ir tā, kā lai saka, tie augļi. Tieši visam šitam. Ja jau nevinētu, tad jau labāk pamakšķerēt kaut kur vienkārši. Ja negribētu vinnēt, tad var aizbraukt uz ikdienas celpi. Pavadīt laiku. Mēs esam finišējuši, visus apbalvojuši. Uzvarētāji skaidri, redzami. Paldies visiem par to, kā piedalīties. Posms bija interesants, bišķiņ grūts, laika apstākļi bija tādi, bet zivīgs un ļoti patīkams gan sportistiem, gan mums kā organizatoriem. Liels paldies mūsu atbalstītājiem par balvām, par atbalstu un tiekamies jau septembrī, tepat 29. datumā
Gaidat mūsu ziņas Facebook, TikTokā un YouTube. Paldies, uz redzēšanos!